Mani sauc Pēters Melbārdis un spēlēju Volmāru. Tā ir Vidzemes veterānu komanda. Manā bērnībā bija ļoti spēcīga šī bērnu hokeja turnīru pieredze. Manā bērnības pilsētā Jūrmalā tas bija ļoti iecienīts katrā skolā, katrā pagalmā. Gan skolas biedri, gan draugi, liela daļa arī profesionāli trenējās. Viņiem bija iespējas, kuram bija tēvs taksists, varēja aizvest atvest. Vecā māte, kas uztaisa vakariņas brokastis, man tādas iespējas nebija. Pēc armijas pārcēlos, uzsāku savu dzīvi jau Gulbenē. Tad kaut kādos 26, 27 gados es redzēju, ka tur arī zēni, vīri spēlē hokeju. Es domāju, es tak varu. Tad vienu brīvdienu vakarā aizgāju. Un piedodiet, pēc tā spēles treniņa es bortu vēmu. Un te es sapratu, kādā bedrē es iedzinu savu visu to darbu. Un tad kaut kā braucot darīšanās uz Rīgu, satiku savu bijušo bērnības īslaika treneri Opītu Uldi. Un viņš man iedeva to iedvesmu atkal. Un tad es vairāk kā 30 gadus piedalos visos iespējamos turnīros pēc savu gadu. Man ļoti patīk tās kontakts ar vienaudžiem, patīk azarts. Protams, tas ir sports un fizisks slodzi, un ir bijis arī iespēja pabraukāt Eiropas turnīros. Jebkurš puika vai meitene, ja viņam ir mērķis viņai un viņa grib, viņi var sasniegt, jo rokas stiepiena attālumā ir tās halles, ir veikali, kur ekipējumu var nopirkt, var mazlietotu, var lietotu nopirkt, tā kā vajag tikai gribas spēku. Iespējas ir. Manā laikā tā nebija. Es pats atceros, ka man bija 2 izmēra slides pa mazu, nebija variantu, vai nu tu ej ar viņām, vai nu nē vispār. Ja mēs apskatāmies, cik kolosāli mums ir treneri, kādi arī tajā hokejā ir sasniegumi, tāpat entuziastu līga, veterānu līga, vēl ir paralēlas visādas. Es domāju, ka vairāk ir jāpopularizē un jāvelk ārā. Mēs arī, cik varam, velkam apakaļ tos savus vienaudžus vai jaunākus, kas kādreiz ir visu to metuši mierā. Kā es varu nevarēt savos 60 gados, ja man blakus sēž kolēģis, tūlīt viņš arī nāks, viņam ir 65. Un tikko runājām, kad ir bijis 2 komandu spēle, kam ir 75+. Paseko sev līdzi, uztais sev vairāk disciplinētu, sabalansēt ēdienu un ej soli pa solim un viss būs.